Jā, labvakar visi. Esmu ļoti priecīga, ka jūs esat pievienojušies šim webināram par gremošanas sistēmas traucējumiem, un mums būs īpašais viesis Sanita Kozļakovska. Viņa jau 3 gadus ir praktizējoša naturopāte, nodarbojas ar organismu attīrīšanu un palīdz arī citiem uzzināt, kā to izdarīt visefektīvāk. Un šodien jārunāsim par gremošanas sistēmu. Lūdzu, Sanita, tev Jā, vārds. labvakar visiem. Man ir patiešām liels gods pieslēgties šeit un pastāstīt jums vairāk par gremošanas sistēmu, jo ejot gadiem un mācoties ar vien vairāk un vairāk, es saprotu, cik ļoti gremošanas sistēma ir svarīga, lai tā būtu sakārtota un lai viss funkcionētu kā tāds pulkstenītis. Līdz organisma attīrīšanai es patiesībā nonācu cauri savu veselību. Man bija ļoti nopietnas veselības problēmas, sākot jau ar anēmiju no 5 gadu vecuma, un pēc tam 25 gadu vecumā ļoti nopietnas ādas problēmas, un 30 gados paaugstināts holesterīns, nedaudz pēc 30, sanāk pēc otrās grūtniecības. Nekādīgi nevarēju atrisināt anēmijas jautājumu. Tas man bija uz visu dzīvi, un man nepalika labāk, man palika tikai sliktāk. Pēc 20 gadu vecuma es domāju, ka man ir sāksies epilepsija, jo līdz tam laikam es ģību. Es tiešām ģību tur visur autobusos, sabiedriskās vietās, kur maz gaisa, maz skābeklis telpās. 1. septembrī vienmēr, kad es gāju uz dārziņu, mamma, kad pina bīzies, ļoti bieži ģību. Un, nu, tā kā es biju ar to iemācījusies sadzīvot, un es reiz zināju no rīta, ka, ja es slikti jūtos, tad man ir jāpliek mājās, kad es varu noģībt tajā dienā. Bet pēc 20 gadu vecuma tas viss palika ļoti nopietni, un es varēju noģībt vienkārši guļot uz dīvāna. Man sāka sāpēt vēders, augsts sviedri, nu ļoti briesmīgas sajūtas. Tiešām nevienam to nenovēlu. Bet ārsts teica, ka tā nav epilepsija, kā man pašai likās, ka tas ir kritiski zems hemoglobīna līmenis. Un es, protams, darīju visu kaut ko un nevarēju saprast, kur ir tā problēma, kāpēc man tas dzelzs neuzsūcās vai kur viņš paliek. Un man arī neviens to nevarēja paskaidrot. Tagad es ļoti saprotu, cik vispār tas ir saistīts ar visu mūsu gremošanas sistēmu, ar mikrofloru, ar visu tas, nu, kā saka, ķermenis nav sadalīts pa gabaliem, viņš ir vienots. Un tieši šī iemesla dēļ es arī aizgāju mācīties naturopātiju, lai saprastu, kā te ķermenis ir vienots. Un tas, ko es sapratu, mācoties, kad medicīnā mūs sadala, varētu teikt, pa tādiem gabaliem, ja, pa orgānu sistēmām sadala. Viens atbild par vienu orgānu sistēmu, ārsts, cits par citu orgānu sistēmu, bet ļoti bieži ir jāskatās kopā. Visu organisms ir jāskatās kopā. Un tas, ko es vienmēr arī konsultācijās diezgan daudz stāstu, ja jūsu gremošanas sistēma nefunkcionēs kā pulkstenītis, tad jums būs veselības problēmas vienalga, vai cik bieži jūs iesiet pie ārsta, kādus medikamentus jūs lietosiet. Jo tas, kas jums ir jākārto, ir šī gremošanas sistēma. Gremošanas sistēma ir tā, kas atbild, lai zarnu traktā nenonāktu dažādi patogēni, aknas atbild par to, lai izvadītu tauko šķīstošos toksīnus. Nu, nieras tas nav gremošanas orgāns, bet nieras ir orgāns, kas atbild par ūdeni šķīstošo toksīnu izvadīšanu. Un tā tēma, ko es sapratu, ir ļoti aktuāla, tā ir kuņģa dedzināšana. Un cilvēki pat nesaprot citreiz, cik tas ir īstenībā nopietni un ka to var pavisam vienkārši arī izsināt. Un tad es gribu, lai jūs saprotat, pirmkārt iemeslu, kāpēc ir kuņģa dedzināšana. Jo, ja jūs dodaties pie ārsta, visbiežāk, es teiktu, 99% gadījumu ārsts vienkārši izraksta kuņģa skābes pazeminošos medikamentus, pat dziļāk neiedziļinoties tajā visā. Vienkārši ir tāda simptomātika, protokols ir tāds un izraksta tādus medikamentus, kas attiecīgi pēc tam noved pie daudz lielākām problēmām. Pie manis vēršas arī klienti, kuri ir uzsākuši kuņģa pazeminošos skābes medikamentus lietot, un pēc tam mēs redzam, ka attiecīgi tajā laikā kritiski pazeminās dzelzs līmenis asins analīzēs. Ja? Tāpēc, ka tas arī ir saistīts, lai uzsūktos dzelzs, ir jābūt ļoti labai kuņģa skābei. Un tad, kad mēs viņu pazeminam ar šiem medikamentiem, mēs nodaram lielu kaitējumu, un arī olbaltumvielas slikti uzsūcās. Tas attiecīgi var ietekmēt arī matu, nagu, ādas stāvokli, visu kopumā. Nu, lūk, tātad par kuņģa dedzināšanu.
Tad, kad dedzina kuģi, 98% gadījumu problēma nav tajā, ka kuģa skābe ir paaugstināta, bet patiesībā pretēji kuģa skābe visbiežāk ir pazemināta. Un patiesībā es uzskatu, ja jūs aiziet pie ārsta ar sūdzību par kuģa dedzināšanu, ja vēlas izrakstīt medikamentus, jūs vajadzētu nosūtīt uz pH metriju, ko var veikt stacionārā, un tur arī pateiktu, kāds ir šis pH līmenis, vai kuģa skābe ir tiešām paaugstināta, vai kuģa skābe tomēr ir pazemināta. Tas būtu visprecīzākais, ja, kā to noteikt. Bet tas ir diezgan dārgi. Pirms gada maksāja 200 eiro. Un līdz ar to daudz cilvēku to nevar atļauties un neveic šo pH metriju, lai pārbaudītos. Valsts to arī neatmaksā, bet ir pavisam vienkārši veidi, kā mēs varam šo kuģu skābi sakārtot. Par to es arī pēc tam pastāstīšu. Tagad stāstījums un mēģinu galvā salikt tā, lai jums būtu viegli saprast, ja, lai nav arī pārāk sarežģīta šī informācija. Tad, kad kuģa skābe ir pazemināta, simptomātika ir tāda pati kā tad, kad kuģa skābe ir paaugstināta. Tad var būt šī kuģa dedzināšana. Tad, kad mums ir kuģa dedzināšana, kā jau es teicu, neuzsūta olbaltumvielas, neuzsūtās dzelzs, bieži vien ir pazemināts dzelzs līmenis, ja, un tāpēc, ja pie manis nāk cilvēki ar pazeminātu dzelzi, es jautāju, kas ir ar kuģa dedzināšanu. Kas vēl var izraisīt, kas izraisa kuģa dedzināšanu, tas ir stress. Jā, jo mums stress, kā teikt, centrālā nervu sistēma un mūsu kuģa zarnu trakts ir saistīts. Tad, kad mums ir stress, tad ap gremošanas sistēmu mazie kapilāriņi saspazmējās un gremošanas procesi tiek traucēti. Tāpēc bieži vien, ja cilvēki saka, ka man dedzina kuģi, es uzreiz mēģinu noskaidrot, kāds ir stresa līmenis. Un vīriešiem tas ir ļoti izteikti. Ja vīrietim dedzina kuģi, tas ir skaidrs, liela atbildība, finansiālā atbildība, darbā pārslodze, milzīgs stress un rezultātā kuģa dedzināšana. Vēl varbūt kuģa dedzināšana izraisa minerālu vielu trūkums, jo sālskābe, tā ir kuģa sālskābe, un to sauc par sālskābi, tādēļ, lai veidotos kvalitatīva sālskābe, mums ir vajadzīgi minerālu vielas. Citreiz vienkārši cilvēks sāk dzert dzīvu ūdeni, kurš ir bagātināts ar minerālu vielām, viņam pārstāj dedzināt kuģi. Ja? Arī tā mēdz būt. Protams, uzturs mūsu gremošanas sistēmu sit ārā tā, ka nemaz nerunā. Es domāju, ka mēs to visi saprotam, visi saldumi, pusfabrikāti, miltu izstrādājumi. Ja? Un, tas mums nepalīdz tajā visā. Gribu mazliet pastāstīt, lai jūs saprastu, kā notiek, kāpēc dedzina kuģi, ja ir pazemināta kuģa skābe. Ja, jo liekas, varbūt ar prātu nesaprot, un liekas, ja ir pazemināta, tad jau nevajadzētu nekam tur dedzināt. Iedomājieties, ka jums ir kuģis, un es parasti saku tā, iedomājieties, ka tur ir tāds sensoriņš, bet es palūkšu Dacei atvērt pirmo slaidu, lai jūs saprastu, ir tāda saucamā enterālā nervu sistēma. Tūliņās jūs redzēsiet, kā tas izskatās. Es to saucu vienkāršā valodā par sensoriņu, bet par cik man ir iespējams parādīt bildes, tas sanāk otrais slaidiņš. Redzat, šī ir enterālā nervu sistēma. Redzat, tur tādi mazi zili, tādi tā kā neironiņi, tas nervu tīkls. Ja? Visā gremošanas sistēmā mums ir šāds nervu tīkls, un šis nervu tīkls atbild par peristaltiku, par sfinkteru darbību. Sfinkteri ir tas, kas kuģim augšā un arī apakšā ir augšā aizverās. Un tad, kad viņš ir aizvērts, tad kuģi nededzina. Tad, kad viņš paliek atvērts, tad mums dedzina kuģi. Par pH regulāciju tieši kuģi gremošanas sulas un fermentus kontrolē un asinsriti zarnās kontrolē. Ja? Tātad tas nozīmē to, ka ja kuģa skābe kļūst skāba, tad šīs nervu tīkls kontrolē sfinkteru darbību un aizver ciet mums šo sfinkterīti, kas ir virs kuģa augšdaļā. Ja, tur tāds sfinkterīts, viņš aiztaisās ciet. Ja mums kuģa skābe nav pietiekami skāba, var slēgt ārā slaidiņu, es domāju, ka cilvēki saprata.
Ja mums nav pietiekama skābe, šī kuņģa skābe, tad sfinkterīts nevarēs ciet. Ja, jo šī nervu sistēma, viņi saprot, ka tā vide nav tik skāba, un tas vārstiņš paliek vaļā. Tāpēc visefektīvāk būtu nevis pazemināt kuņģa skābi vēl vairāk, kas pēc tam iedzen lielās veselības problēmās, bet tieši paaugstināt šo kuņģa skābi. Pavisam vienkāršs veids, kā to var darīt, maksā 1 eiro, varētu teikt gandrīz vai neko. Tas ir, jūs varat dzert citronu ūdeni 10 minūtes pirms ēšanas. Un arī ir cilvēki, kas par to brīnās un šausminās, ja, jo citreiz ir tā, ka cilvēkiem ir tā sajūta, ka tomēr iedzer citronu ūdeni mazliet tā kā nepatīkamas sajūtas, vai, piemēram, saka, es tur piparus nevaru, vai es tur ķiploku nevaru. Bet tad, kad cilvēks ilgāku laiku strādā pie savas gremošanas sistēmas un atbalsta to ar organismu attīrīšanu, tātad ar dažādiem augiem pēc laika pamana, ka viņš var iedzert šo citronu ūdeni, un dzerot citronu ūdeni uzlabojās visi gremošanas procesi. Kāpēc vēl ir svarīgi, lai gremošanas skābe, šī gremošanas sula būtu labā pH? Tātad pH tur ir 1 līdz 3, nu teiksim apmēram 2, pH 2 sauksim. Ja šis pH ir tajos pareizajos intervālos, tad attiecīgi pēc tam tālāk ļoti labi izdalās žults un fermenti. Žulti mums izdala aknas ražo caur žults pūslī, ja, tātad labajā pusē, varbūt piecelšos, jums spoguļā tā labajā pusē zem rībām ir žults un žults pūslis, un kreisajā pusē ir aizkuņģa dziedzers. Tātad, ja jums sāp labajā pusē vai dur labajā pusē, vai no rīta ir slikta duša pēc ēšanas, nevar iedzert ūdeni, ir slikta duša, ir rūgta garša mutē, citreiz varbūt arī dzelzs piegarša mutē, tā tad ir slikta žults attece, vēl varbūt arī aizcietējumi. Kreisajā pusē arī var būt sāpes, ja citreiz dur, un palīdzot ar enzīmiem pārstāja durt. Ja. Tātad, ja mēs sakārtosim kuņģa skābi, mums visi šie gremošanas procesi arī sakārtosies, un notiks daudz efektīvāka gremošana. Kāpēc ir svarīgi, lai būtu laba žults plūsma? Varbūt esat dzirdējuši, ja es dzeru D vitamīnu, bet viņš man neuzsūcās. Ierakst noteikti komentāros, vai kādam tā ir bijis, kad dzer D vitamīnu, bet liekas, ka viņš neuzsūcās. Vai vasarā, piemēram, kad it kā liekas, ka D vitamīnam vajadzētu pietikt, arī neuzsūcās. Tas arī ir dēļ žults atteces traucējumiem, jo tad, kad mēs ēdam ēdienu, žults emulgē taukus. Un D vitamīns ir taukošs šķīstošs vitamīns, bet ja žults neizdalās, viņa nespēja emulgēt šos taukus, tad D vitamīns arī nemaz nevar uzsūkt. Vienalga, cik jūs viņu lietosiet, viņš nevar uzsūkties, jo netiek emulgēti tauki. Un žultī būtu jāplūst apmēram 500 ml dienā cilvēkam, bet lielākajai daļai labi, ja viena ēdamkarote tur izpilinās. Viņai ir jābūt plūstošai, viskozai, tādai kā salmu krāsā, caurspīdīgai, bet lielākajai daļai viņa ir zaļa, ķepīga un pilpa mazai pilītei. Ja? Un, protams, ka tas ļoti ietekmē, un starp citu nākotnē var veidoties žultsakmeņi. Tas ir vēl viens. Ja? Kā ir ar mūsu dabīgajiem antiseptiķiem? Vai jūs zināt, kas ir dabīgie antiseptiķi, kas mums ir organismā, mums pašiem? Nezināt. Nezināt. Pirmais, tā ir kuņģa skābe. Nokomentēt par žults plūsmu, ja ir izoperēts žults pūslis. Labi. Es pierakstīšu, lai es neaizmirstu domu. Ja ir izoperēts žults pūslis, tas nozīmē, ka žults nekrājās, ja, jo žults pūslis viņu tā kā krāja. Viņa krājās, un tad, kad mēs ēdam, tad tā žults tiek pludināta. Tad, kad žults pūslis ir izoperēts, tad tā žults tek visu laiku.
Un šiem cilvēkiem ir pavisam vienkārši noteikumi, kas ir jāievēro, lai uzlabotu vispār savu pašsajūtu un gremošanu. Viens ir dzert ūdeni, tas ir visiem, ja? Tas ir dzert ūdeni obligāti, bet obligāti pirms ēšanas pietiekamā daudzumā padzert ūdeni. 20 minūtes pirms ēšanas mēs pārstājam dzert ūdeni. Ēdam vienos un tajos pašos laikos. Tātad 2-3 reizes dienā, ne vairāk. Maksimums 3 reizes dienā mēs ēdam vienos un tajos pašos laikos, piemēram, 10, 2 un 6. Ja? Un organisms jau zinās, ka šajā laikā ir jāizdala vairāk žulti. Un, lai vēl varētu palīdzēt šai žultas plūsmai, mēs varam lietot produktus, kas saucās aknu atbalstošie produkti, bet ko viņi dara? Viņi veicina žultas plūsmu. Tas ir lecitīns, artišoks, diždaģa sakne. Zaferāns arī īstenībā veicina žultas plūsmu, un šos produktus mēs dzeram 20 minūtes pirms ēšanas. Ja ir iespējams, piemēram, lecitīnu mēs izsūkājam, ja tas ir artišoks vai diždaģa sakne, mēs taisam tējā, un šo tēju izdzerot 20 minūtes pirms ēšanas, tātad mēs sākumā dzeram ūdeni. Tad mēs beidzam dzert ūdeni, mēs izdzeram, teiksim, artišoka tēju, un pēc 10 minūtēm mēs ēdam. Ja vēl ir jāsakārto kuņģa skābi, tad vēl citronu ūdens kaut kur jādabū 10 minūtes pirms ēšanas, vismaz pirms brokastīm. Un tādā veidā mēs ļoti uzlabosim savu gremošanas sistēmu, darbību. Un, manuprāt, ļoti vienkārši ieteikumi. 3 lietas - ūdens, ēst vienā laikā un žultas dzenošie produkti. Ja? Tas ir, jo cilvēki ar izoperētu žulti nav nekādi īpašie, vienkārši, kad mazliet vairāk ir jāparūpējas par šo savu žultas plūsmu, lai tā būtu tieši tajā laikā, kad tu ēd, lai viņa būtu vairāk, lai organisms pierod, ka tad, kad tu ēd, ir vairāk šī žultas izdalās. Tātad tēma bija par dabīgajiem antiseptiķiem, antibakteriālajiem šķidrumiem, kas mums ir organismā. Pirmais, tas ir kuņģa skābe, un tā ir žults. Ja? Tātad, ja ir problēmas ar kuņģa skābi, ja jūs dzerat kuņģa skābes pazeminošos medikamentus, viennozīmīgi atvērtas durvis uz parazītiem, uz jūsu zarnu traktu, pat taisno. Un tad, kad mēs dzeram arī medikamentus, kas pazemina, vai, piemēram, pašiem pa sevi ir pazemināta kuņģa skābe, ļoti bieži arī iekaisums veidojās žultas izvadkanāliņā, vai, piemēram, aizkuņģa dziedzera izvadkanāliņā, ja, un tas var nākotnē, piemēram, aizkuņģa dziedzerī, ja veidojas šis iekaisums, tas var būt ne tikai pankreatīts, bet tas var būt diabēts, tas var būt prediabēts stāvoklis, ko sauc par insulīna rezistenci. Ja? Tātad tur ir jātīra ārā šie iekaisumi, jāatbrīvojas no šiem patogēniem, kas ir saveidojušies. Un tātad, ja šīs durvis ir vaļā, tad iedomājieties, šie patogēni pat taisno nonāk jūsu zarnu traktā. Un tad ir tā nākamā problēma, par ko mēs šodien gribējām parunāt - vēdera pūšanās. Ja zarnu traktā nonāk patogēni, ja zarnu traktā nonāk nepārstrādātas pārtikas molekulas, jo kuņģa skābe slikta kvalitāte, žults slikti izdalās, ferments slikti izdalās, automātiski arī nepārstrādātas pārtikas molekulas nonāk zarnu traktā. Veidojas vēdera pūšanās. Ko darīt, ja ir 12 zarnu iekaisums? Jautājums, kāpēc tur ir tas iekaisums? Ja? Tātad gremošanas sistēmā kaut kas nestrādā kā nākas, patogēns ir nonācis zarnu traktā un veidojas šie iekaisumi. Jums ir noteikti jākārto gremošanas sistēma kā tāda, iespējams ir pārslodzē centrālā nervu sistēma. Ļoti bieži šiem cilvēkiem viņi ir ļoti emocionāli. Tas atspoguļojas, ja pēc tam uz zarnu traktu arī ir jāstrādā ar mieriņu. Ir tāds augs, piemēram, grifonija, ko var palietot papildus, kas palīdz nomierināt, jo vienmēr, tad, kad mēs strādājam ar kuņģa skābi, ar zarnu traktu, mēs strādājam arī ar centrālo nervu sistēmu, jo šīs sistēmas ir saistītas viena ar otru. Ieslēdz, Dacīt, man nākamo slaidiņu, es parādīšu, kas notiek zarnu sieniņās, tad, kad mums ir vēdera pūšanās.
un kas no tā visa galu galā izriet. Tad, kad mums šie patogēni un nepārstrādātas pārtikas molekulas nonāk zarnu traktā, kurām tur nevajadzētu nokļūt, rodas iekaisumi. Un jūs redzat, labajā pusītē ir tādas iekaisušas zarnu trakta sieniņas, tās ir zarnu trakta bārkstiņas. Tad, kad tur veidojas iekaisumi, tad veidojas tādas kā tūskas, un dēļ šīm tūskām starp zarnu trakta bārkstiņām veidojas tādas kā ejiņas. Angliski to sauc leaky gut, latviski kairināto zarnu sindroms. Un tas nozīmē to, ka starp šiem te caurumiņiem, pa šīm te ejiņām, ko jūs redzat, tās ir atkal atvērtas durvis patogēniem uz jūsu asinsriti. Ja, tad tur ir uzreiz asinsrite. Tur arī nonāk nepārstrādātas pārtikas molekulas. Un, ja ir piemēram runa par glutēna nepanesību, laktozes nepanesību, ļoti bieži atliek cilvēkam tikai iziet attīrīšanos, sakārtot gremošanas sistēmu un pāriet šīs nepanesības. Ja, jo ir jāsakārto tur apakšā, piemēram, arī ar laktozes nepanesību visbiežāk tievajā zarnā ir parazīti. Jā, citreiz tie ir lielāki, citreiz tie ir mazāki, bet šajā gadījumā, piemēram, bildē mēs redzam, ka ir dažādi mikroorganismi un toksīni, kas iet iekšā pa šīm ejiņām un nonāk asinsritē. Tālāk pa asinsriti šie te patogēni, viņi var ceļot absolūti jebkur uz jūsu ķermeni. Tās var būt locītavas, ja, kad sāk sāpēt locītava, ir iekaisušas locītavas. Kā tad tas patogēns tur nonāca tajā locītavā? Nu, tieši šādi arī viņš nonāca. Tāpēc vienmēr ir jākārto zarnu trakts. Ādas problēmas ir limfocīti. Tās ir imunitātes šūnas, kas viņi tādi kā burbulīši iet un vāc tos patogēnus. Ja? Patogēni izstāsta kā tādi punktiņi, un tas limfocīts iet un apēd to patogēnu un izvada ārā, kaklas krīciet, izvada caur limfātisko sistēmu ārā. Un tad, kad ir ādas problēmas, bieži vien sanāk, ka tā limfātiskā sistēma viņa nespēja pietiekoši efektīvi attīrīties. Ja? Un ja ir ādas problēmas, kas ir mazākas, tas nozīmē, ka limfātiskā sistēma ir virspusēji iekaisusi. Ja ir ādas problēmas jau nopietnas, kas ir citreiz cilvēkam, kad ir psoriāze, piemēram, pa visu ķermeni, ja, tad jau tā limfātiskā sistēma ir dziļumā piesārņota, ja, un tad jau ir nopietnāk jāstrādā. Tad, kad mums veidojušies caurumotās zarnas, tā rodas alerģijas, tā rodas autoimūnās saslimšanas, ja, un principā ļoti, ļoti daudz slimības rodas tieši šādā veidā, tāpēc vienmēr ir jākārto zarnas. Kolīts arī tas ir arī iekaisums. Un tieši tas pats ir vienkārši jāstrādā uz iekaisumiem. Tas visdrīzāk ir traucēta žults plūsma, jāskatās, vai nav arī tā pati kuņģa dedzināšana, jo ļoti bieži cilvēkiem ar iekaisumiem ir problēmas ar kuņģa skābi, ja, un tas attiecīgi tālāk problēmas ar žulti, un visi tie parazīti, viņi tur nonāk, vienam tas izpaužas vienā diagnozē, otram tas izpaužas otrā diagnozē, kādam tas izpaužas vispār uz ādas, trešajam tas izpaužas kā alerģija, ceturtajam vispār kā astma, ja, tā kā kuram tas izpaužas, tas ir ļoti, ļoti, ļoti individuāli. Tā, vēl ir tāda lieta, ko es vēlos pieskārties, varat nākamo slaidiņu atvērt. Tas ir vēl viens tāds aspekts, ko cilvēki varbūt nezina, neaizdomājas, neviens par to nerunā, ir tā saucamā zarnu smadzeņu as. Un, jā, nākamo slaidiņu, lai cilvēki saprot, ko es stāstu. Tas nozīmē to, ka jūsu zarnas atpakaļ. Jā, zarnas ir saistītas ar jūsu smadzenēm, ar jūsu nervu sistēmu. Ja jūs redzat, ir šis klejotāja nervs, un principā, ja cilvēks ir trauksmēns, ja viņš ir nemierīgs, bērni uzvilkti, ir šie te UDHS, tie sindromi dažādi bērniem, ja, ka viņi nevar mierīgi nosēdēt, atliek tikai bērniņu attīrīt, sakārtot šo te zarnu traktu, un viņš paliek mierīgs. Ja, tas arī uz vīriešiem.
Arī uz vīriešiem tas, starp citu, ir novērots, un ļoti daudz sievas saka, ka vīri paliek mierīgi. Ja agrāk vīrs varēja uzsprāgt vienkārši par kaut kādu sīkumu, tad tagad vīrs par tādu lielu lietu, ko agrāk vispār būtu tur, nezinu, skandāls ģimenē, vispār mierīgi uztver. Un tas ir tāpēc, ka šim cilvēkam ir sakārtot zarnu trakts, sakārtota gremošanas sistēma. Un tas attiecīgi arī ietekmē to, kā mēs uztveram. Ja? Un, kā jau es teicu, tad, kad mēs kārtojam gremošanas sistēmu, mēs arī daudz strādājam ar savu psihoemocionālo, ar savām emocijām. Ja tas ir darbs no visām pusēm, darbs ar galvu, darbs ar zarnām, darbs ar gremošanas sistēmu. Un, jā, tas ir arī iemesls, kāpēc es esmu sapratusi, ka organisma attīrīšana ir tik ļoti, ļoti nepieciešama, jo bieži vien cilvēki pat īsti nesaprot, kas ir organisma attīrīšana. Organisma attīrīšana ir par to, ka mēs ar augiem atbalstam šos gremošanas procesus, mēs ar augiem atbalstam žults plūsmu, mēs ar augiem atbalstam fermentu izdalīšanos. Un tad, kad mēs iedodam ķermenim tādu maziņu atbalstiņu tur un visam kopā, organisms sāk atbrīvoties no liekā. Viņš sāk beidzot dzīt žulti, kuņģes skābes sakārtojās, zarnu trakts sakārtojas pats par sevi, jo tur beidzot nonāk žults, ja, kas ir sārmaina. Tur ir tāds mehānisms, kad kuņģa skābe ir skāba, un pēc tam, kad no kuņģa iziet viss tas ēdiens, tad tālāk pieslēdzas fermenti, aizkuņģa dziedzeres, kas rada sārmainu vidi. Un tad nāk žults, kas arī ir sārmaina, un zarnu traktā ir jābūt sārmainai videi. Bieži vien, kad cilvēkiem ir kaut kāda zarnu trakta iekaisumi, tas zarnu trakts ir skābs, ir skāba vide, bet tur ir jābūt sārmainai videi. Un tad, kad mēs iedodam tādus mazus impulsiņus, tādus mazus atbalstus savai gremošanas sistēmai, tas viss sakārtojās un zarnu trakts sakārtojās. Un vēl, protams, arī antiparazitārās programmas es iesaku visiem iet vismaz 2 reizes gadā. Tas nav kaut kāds izdomāts stāsts vai izdomāts bubulis. Ļoti bieži arī, piemēram, kaut kādi iekaisumi zarnās, bieži vien arī tās pašas kairinātās zarnas vai tie caurumiņi, ko es teicu, parazīti caurdur zarnu sieniņas. Jā, ir arī tādi parazīti. Un, ja man agrāk likās, ka parazīti, tas nav tādu parazītu, es nekad neesmu redzējusi, tad praksē strādājot ar klientiem, es varu pateikt, jūs nevarat iedomāties, cik daudz cilvēkiem ir problēmas ar parazītiem, ar helmintiem, un viņi vienkārši par to nezin, pie kā vērsties, jo medikamenti bieži vien ir ļoti neefektīvi. Ja tu tā kā izēji to attīrīšanos ar tiem medikamentiem uz tām dažām dienām, un pēc tam tev viss atpakaļ. Un arī dārziņā, ja agrāk, kad mēs gājām dārziņā, mums bija jānodod fēts, vismaz labi nebija, nav precīzi rādītāji, to mēs tagad zinām, bet vismaz kaut kādas pārbaudas bija, un ja bija vienam bērnam atklāja grupiņā, tad atklāja visiem, un arī audzinātājai bija šie te parazīti atklāti. Ar parazītiem es domāju ne tikai helmintus, kas ir tārpi, bet arī vīrusi, baktērijas, vienšūņi, sēnītes un helminti. Jā, tikpat labi kaut kāds iekaisums, ko var veidot baktērija, arī sēnītes veido savas kolonijas, kāpēc cilvēkiem sāp locītavas. Mēs nekad nezinām, vai tur ir baktērija, vai tur ir sēnīte, vai tur ir baktērijas un sēnītes. Ja mēs nekad nezinām, kas tur ir apakšā. Un tad, kad mēs strādājam ar augiem, augi ir rūgtvielas, un rūgtvielas rada nelabvēlīgu vidi šiem parazītiem, un tas mums atvieglo darbu, lai mēs ātrāk atbrīvotos no šiem iekaisumiem. Ja? Tātad mēs sakārtojam gremošanas sistēmu, bet mēs vēl palīdzam strādāt uz šiem iekaisumu procesiem, un ne tikai zarnu traktā, visā ķermenī. Ja? Jo man, piemēram, agrāk bija ļoti bieži iekaisis zobs. Viens zobs, viņš tad ir iekaisis, tad nav, tad ir, tad nav, bet ārsts saka, ka tur neko nevajag darīt, nesāp, it kā, neko nevar darīt. Kopš es attīros, man šis zobs nereizi nav sāpējis. Es viņu vairs nejūtu to spiedienu, viņš nav man bijis tā smagana pietūkusī. Jā, tā tad es saprotu to, ka tie augi, viņi strādā uz visu ķermeni, ja? Un kas ir ļoti būtiski, šādā veidā mēs
ļoti atbalstam savu ķermeni. Mēs ļoti atbalstam izvadu orgānus. Pat ja mēs veicam attīrīšanos, vienmēr ir žulti dzenošie produkti, vai, ja ir nepieciešams, arī atbalstam nierītes. Un tad, kad mēs veicam žults attici, mēs tādā veidā tīram akniņas, tīram aknas un notiek veselības uzlabojumi. Jo viss, kas organismā mums netiek izvadīts, ja šie toksīni, kas netiek izvadīti organismam, viņus ir kaut kur jāliek. Vieglākais veids tos ir nolikt tauku šūnās, ja, kad sāk veidoties tauki, locītavās. Dzīvībai nav svarīgs orgāns. Tu taču elpo. Tas jau nekas, ka tev sāp tie ceļi, ka sāp gūža vai citas locītavas. Tu taču elpo. Organismam ir pats galvenais, lai tu elpo, lai tu esi dzīvs. Un, ja viņš nevar tos toksīnus kaut kur nobāzt, viņš izvadīt drīzāk tā, tad viņš viņus kaut kur nobāzīs. Jā, un tas būs visdrīzāk kaut kādu diagnožu vai simptomātikas izpausmēs. Lūk tā, man liekas, kad es visu pastāstīju, es vēlos jums arī uzdāvināt mazu dāvaniņu, jo es saprotu, ka cilvēki noteikti domā, kā es varu sev palīdzēt šodien vai vakar. Un pats vieglākais, ja jums ir šī kuņģa dedzināšana, tad jūs varat sākt ar šo citronu ūdeni. Tas ir pats vienkāršākais, ko jūs varat darīt. Jā, var nākamo slaidiņu, un šeit es esmu sagatavojusi, lai būtu interesantāk, kā jūs varat pagatavot šo citronu ūdeni. Tam nav jābūt garlaicīgam, vienkāršam citronu ūdenim. Protams, ja jums ir slinkums, tas var būt parasts citronu ūdens, bet jūs varat arī likt dažādas garšvielas klāt, un ar citronu ūdeni ir tāda lieta, ka viņu nevajag dzert visas dienas garumā, jo viņš ir skāps un ļoti bojā zobu emalju. Protams, ja nav savi zobi, tad tur var izpausties, bet ja ir savi zobi, tad vajadzētu uzmanīgi, vajadzētu caur salmiņu uzmanīgi sūkt, lai nepieskarās zobiem. Es esmu dzirdējusi, kad iesaka pielikt klāt karotīti medus, tad tas dzēriens nav tik skāps, bet te atkal ļoti jāuzmanās. Atcerieties, ja jūs dzerat dzērienu, kur ir pievienots medus pirms brokastīm, ka jūs vēl neesat pēduši, tas var pacelt jūsu insulīna līmeni augšā. Tāpēc cilvēkiem ar insulīna rezistenci, diabētu un lieko svaru es to noteikti neiesaku. Labāk ir bez medus. Ja? Nu, lūk tā. Ja jūs tomēr mēģināt citronu ūdeni un saprotat, ka kaut kas tomēr kairina un nav patīkamas sajūtas, tad es iesaku mēģināt mežrozīšu uzlējumu. Ja? Tas būs maigāks, droši var likt klāt ingveru, īstenībā arī kaut kādus pipariņus var likt klāt, un interesanti ir tas, ka pipars patiesībā, visi tie pipari, asumiņi, ingveriņi, viņi dziedē kuņģa gļotādu, zarnu trakta gļotādu, ja? Tāpēc šo noteikti ņemat, izmantojiet, to es jums dāvinu kā recepti, lai nav garlaicīgi. Varu pastāstīt no pieredzes, man ir klients vīrietis, kuram bija kuņģa skābes pazeminošie medikamenti visur. Somiņā, mašīnā, uz galda, uz ēdamgalda, virtuvē pie gultas. Un tad, kad es viņu iepazīstināju ar šo citronu ūdeni, viņš saka, tagad viņam galvenais, lai mājās ir citroni. Un pat gultā, tad, kad viņš guļ, viņš jūt, ka viņam dedzina kuņģi, viņam ir slinkums iet taisīt citronu ūdeni, viņš iepilina pilīti citronu uz mēles, un viņš saka, un viss, un pāriet, un vairs nededzina. Tik vienkārši, jā. Nu tā, es domāju, ka mēs varam palūgt padalīties ar saviem rezultātiem. Mums ir 2 cilvēciņi, ļoti nemocīsim jūs, bet gribās, lai jūs paklausieties arī cilvēku rezultātus. Pirmo aicināšu Jolantu, kurpniece vai kurpnieks? Jolantiņa, tu teici? Jā, mani dzird? Jā, padalies lūdzu par savu stāstu ar šo kuņģa dedzināšanu, kā tev izdevās atbrīvoties no tā? Nu jā, man pirms 3 gadiem sākās ļoti, ļoti liels klepus, kur izmeklēšanas laikā bronkoskopijā man atklāja, ka man ir gan gastroskopijā, gan bronkoskopijā, ka man ir atvilnis, un līdz ar to man izrakstīja gan inhalatoru, gan kuņģa pazeminošus medikamentus Nolpazatā bija, jo omaprazols man bija par vāju. Un to es lietoju 2 gadus,
Un tad, kad es uzsāku organismu attīrīšanu, es pat nemēģināju no tās nolpazas atteikties, jo man taču viņu vajag. Man taču, jā, nu ir tā kuņģa skābe pazemināta, ne paaugstināta, tā kā man teica. Un tad, jā, attīrīšanas laikā, tad meitenes, jā, gan Sanita, gan kas vēl man tur meitenes ieteica, ka pamēģini pirms ēšanas citronu ūdeni padzert. Es tā neticēju, bet es izmēģināju. Vienreiz pirms pusdienām izdzēru citronu ūdeni, otrā dienā pirms pusdienām, trešā dienā es aizmirsu. Man nededzināja. Un tā es arī aizmirsu, ka man vajag to nolpazu izdzert no rīta, jo man bija citrons līdzi uz darbu. Un tās bija 2 reizes, kad es izdzēru citronu ūdeni. Un ar to arī beidzās. Un arī nolpazu es tā arī nelietoju. Nu, sanāca viņu nolikt malā, izmetu beigās viņu. Jā, tā kā ar organismu attīrīšanu es tiku vaļā no tā atviļņa. Tā kā viņš man arī nav pat atgriezies. Super, jā, paldies. Tā kā tāds rezultāts. Fantastiski. Ivetiņa? Jā, Iveta, mums vēl ir pieslēgusies. Padalies lūdzu ar savu rezultātu. Tev bija tieši par vēdera pūšanos vairāk, vai ne? Jā, man labvakar visiem. Man tā vēdera pūšanās jau bija diezgan ilgus gadus. Un to, ko es šodien sadzirdēju, tad visas tās pazīmes, kuras tu nosauci, bija man. Bija. Paldies Dievam, tas viss ir aizgājis, jā. Pirms 6 gadiem man vēl bija onkoloģija un ķīmijterapija, pēc kuras vispār tā gremošanas sistēma tika pilnībā izjaukta, un arī tie ārsti neko jau tādu neieteica. Ja? Es viņiem pat prasīju, ko es varētu uzlabot. Nē, neko. Un tad es tā kā ar saviem meklējumiem tur kaut kādu bromelīnu padzēru. Kāds man teica, jāsāk ar skābu kāpostu suliņu, ar skābētiem gurķiem, bet tas viss uzlaboja ļoti maz. Man viņš pūtās beigās. Man liekas, ka man pat no izdzerta ūdens glāzes piepūtās vēders, un tie produkti, ne gaļa netika pārstrādāta, ne dārzeņi man tika pārstrādāti. Un beigās es samazināju to savu ēdienu karti tik šauri, kad tur bija tādi daži pamatprodukti, no kuriem man nededzināja. Man likās, kad es ieēdu un man spiež, pat nevar saprast, vai tas bija kaudā pusē, vai tas bija pa vidu. Nu vienkārši viņš spieda mani nost. Un tad tiešām manas lūgšanas tika uzklausītas, un es iepazinos kad ir tāda organisma attīrīšana. Protams, kad sākumā jau neviens laikam netic, un es tā skaitā, jo pat kādus 3 mēnešus es tā kā teicu, nē, man jau nekas nevar palīdzēt. Un tad es teicu, tad es sev novēlu visu to labāko, ja, ko šajā brīdī es varu darīt. Un izējot pilno organismu attīrīšanas koncepciju, kas bija 10 mēneši, manam priekam vēl joprojām nav gala. Tāpēc, kad visas šīs pazīmes, ko Sanita teica un kas man bija, ir pazudušas 85%. Un tiešām es esmu tik laimīga. Jā, tas bija tā, ka bija jāpamaina ēdienkarte, jo es biju tā kā no dārzeņiem atteikusies, lietoju daudz saldumus, ko es klausos, kad man līdz ar to vairāk parazīti bija un visādi patogēni man bija. Jo imūnsistēma arī bija ļoti, ļoti zema, ja kad mazākā tāda vēja pūsmiņa man uzreiz likās, kad man zobi sāp, man smadzenes sāp, man pumpas metas uz mēles un uz lūpām, un pusgalva sāp. Un tagad tas viss nav, bet es turpinu arī vēl joprojām attīrīt organismu, jo gan jau jums arī ir informācija, kad tas
Onkoloģija ir tomēr tā pēdējā piesārņotības pakāpe, un kad man ir jāpiestrādā tā mazliet vairāk pie sevis. Tā ka paldies, jā. Jā, milzīgs paldies. Man liekas, fantastiski rezultāti. Un paldies, Iveta, ka tu atgādināji par šīm organismu piesārņotības pakāpēm. Kopā tās ir 6. Sākumā, protams, tā ir homeostāze, kad organisms pats tiek ar visu galā, kā tam vajadzētu būt. Bet jāņem vērā to, ka 70. gados cilvēki uzņēma 3% no tiem toksīniem, ko mēs uzņemam mūsdienās. Tad iedomājieties paši, cik ļoti lielā pārslodzē ir mūsu ķermenis. Un ja tas nespēja kaut ko izvadīt, mēs ejam pa tādām kā trepītēm. Tātad sākumā tas var būt viegls nogurums, varbūt ļoti reti sāp galva. Nākamais jau, kad ir bieži sāp galva, piemēram, ādas problēmas jau ir 3., 4. piesārņotības pakāpes. Nopietnas diagnozes, kā diabēts, arī iekaisumi, tādi nopietnāki jau ir arī 4. pakāpe, diabēts jau ir 5. pakāpe, un onkoloģija ir jau pēdējā 6. organismu piesārņotības pakāpe. Ja organisms ir ļoti gudrs, viņš nedara neko sliktu mums, viņš vienkārši veido, ja var teikt, tādas kā miskastītes mums ķermenī. Iedomājies, kad mums mājās arī, kad ir putekļi, kad ir bardaks, mums ir miskasti zem izlietnes, kur mēs visus putekļus metam tur. Un tas pats notiek ar organismu. Viņš vienkārši sāk visus to vilkt kopā, lai tā miskaste nav pa visu ķermeni, jā, sāk iekapsulēt. Un tur arī, protams, patogēnā flora bieži vien ir apakšā. Tā kā jā, paldies, Iveta, paldies tev! Un, ja nu kādam ir ieinteresējis, kas ir organisma attīrīšana un kāds vēlas to veikt, Dacīt var ieslēgt pēdējo slaidu, jo katru mēnešu 1. datumā mums ir jauna grupiņa, kura iet organisma attīrīšanu. Profesionāļu pavadībā, ja mums ir vesela kopiena, kas kopā attīrās un atbalsta viens otru, un tad arī no 1. datuma mums sāksies šis ķermeņa restarts. Noskanējot šo QR kodu, jūs uzzināsiet vairāk informācijas par šo projektu un sazināties ar cilvēku, kurš jums uzaicināja uz šo webināru. Viņš jums palīdzēs saprast, kas jums ir nepieciešams, nokonsultēs, palīdzēs visā, kas jums ir nepieciešams, jau lai saprastu, vai tas jums ir vajadzīgs, vai jūs to vēlaties, vai jūs to nevēlaties. Lūk tā, Dacīt, vai ir kaut kas, ko es nepateicu? Paldies, tev, Sanita, tu pilnīgi visu izstāstīji no A līdz Z. Man liekas, ka ļoti daudziem tagad tapa skaidrs, kas tad ir kuņģa dedzināšana un kā vispār notiek tā ķēdīte no vienas gremošanas orgānu uz otru, kā tiešām, ja kaut kas izsis no līdzsvara, tas ietekmē pilnīgi visu mūsu organismu darbību. Jā, tieši tā. Varbūt kādam ir kādi jautājumi? Ja ir drosmīgi, droši var pajautāt. Kamēr ir tāda iespēja. Ja nav jautājumu, tad es domāju, ka mēs varam beigt, vai ne, Dace? Jā. Jā. Beigsim. Paldies. Paldies ikvienam, Paldies. kas pieslēdzās. Jauku jums visiem vakaru.